Labvakar, skatītāji! Šī nedēļa Līvānu domē ir atnākusi ar integrētās attīstības programmas izstrādi. Un varbūt iedzīvotājiem var likties, kas tad tur liels tāds plānošanas dokuments, bet es gribētu informēt jūs, ka šis ir ļoti nozīmīgs dokuments un nozīmīgs priekš mums visiem, jo tieši uz šī te attīstības programmas pamata tiek piesaistīti pilnīgi visi Eiropas Savienības, vēl dažādu citu fondu līdzekļi un finansējums mūsu novada attīstībai. Un šīs programmas izstrādē tiks iesaistīti arī visi novada iedzīvotāji. Tādēļ tiešām aicinu jūs padomāt, ko tad mūsu novadam vēl vajadzētu, kādas idejas jūs varētu piedāvāt novada attīstībai. Varbūt šajā brīdī tās liekas pārdrošas vai nerealizējamas, taču tādēļ arī ir šīs te, varbūt tās ideju krātuves, šīs attīstības programmas, no kurām tad vēlāk projektu rakstītājiem pasmelties šīs te idejas. Tā kā sekojiet līdzi informācijai un pie aicinājuma noteikti piedalieties attīstības programmas izstrādē. 29. martā Domas priekšsēdētājs rīko pieņemšanu mūsu novada sportistiem. Kāpēc? Tādēļ, ka viņi ir tikko atgriezušies no Eiropas veterānu vieglatlētikas čempionāta un atgriezušies ar labiem rezultātiem, gan ar zelta, gan ar sudraba medaļām. Tādēļ otrdien 10:00 Domas vadība grib pateikt paldies mūsu sportistiem. Tāpat 30. martā 21:15 es aicinu ieslēgt Vidusdaugavas televīzijas kanālu un sekot līdzi raidījumam pašvaldību aktualitātes, jo Domas priekšsēdētājs Andris Vaivots informēs iedzīvotājus par apstiprināto 2011. gada pašvaldības budžetu. Tātad uzzināsiet, kas tad konkrēti šajā gadā tiks darīts un paveikts mūsu novadā. Un, protams, jums būs iespēja arī uzdot savus jautājumus. 31. marts ir ceturtdiena, un kā katra mēneša pēdējā ceturtdienā notiek Līvānu novada domes sēdes. Šī nedēļa, šis mēnesis ir īpašs, jo sākas tāds izbraukuma sēžu cikls. Mēs jau iepriekš arī esam stāstījuši, ka domas deputāti dosies pie saviem vēlētājiem uz pagastiem. Un 31. martā 13:00 domas sēde notiks Sutru pagasta pārvaldē. Tātad Sutru iedzīvotāji aicināti piedalīties gan domas sēdē, un 14:30 jums būs iespēja aprunāties ar deputātiem. Tātad tikšanās ar vēlētājiem Sutru kultūras namā. 1. aprīlī ir, manuprāt, tāds interesants pasākums, kas notiek 5 vietās Latvijā, tikai 5, un viena no tām ir arī Līvāni. Un tie ir Andreja Eglīša dzejas svētki. Šie svētki, mērķa auditorija šiem svētkiem ir vidusskolēni. Un šī ir tāda laba iespēja popularizēt gan literatūru, gan arī mūsu jauniešiem iesaistīties tādas valsts nozīmes konkursos. Tad vēl gribu pieminēt, ka šo sestdienu, 2. aprīlī, noslēgsies tradicionālo prasmju skola. Un šeit jūs redzat arī šo afišu, kas tad arī ir stāsta par šo te pasākumu. Tradicionālo prasmju skola ir turpinājusies visus šos te daudzos datumus jūs redzat un visā Latgalē. Un lielais noslēgums notiks 2. aprīlī Līvānos Mākslas un amatniecības centrā. Tādēļ aicinām jūs 12:00. Es domāju, ka pasākums būs ļoti interesants, jo šeit vienkopus būs iespējams redzēt visas prasmes, kādas tad iedzīvotāji varēja apgūt Latgalē. Un vēl viena lieta, ko gribu pieminēt. Iedzīvotāji ir interesējušies domē un jautājuši, kas tad notiks ar Rīgas ielas ietves rekonstrukciju posmā no Paulas līdz veikalam Preilis. Un šeit var teikt, ka jau aprīļa mēnesī, aprīļa beigās notiks asfaltēšanas darbi, līdz ko laika apstākļi to atļaus. Jo pēc speciālistu teiktā ir nepieciešams vismaz +5 grādi diennakts vidējā temperatūra, lai varētu asfaltēt. Un vēl iedzīvotāji jautā, vai ir iespēja saņemt malku apkuras sezonai nākošai ne tikai tiem, kam tā pienākās sociālajā dienestā, bet jebkuram iedzīvotājam. Un domas komitejas sēdēs piedalījās Latvijas valsts mežu pārstāvis un arī informēja, ka pēc šī gada snieglauzēm
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt malku pašpatēriņam uzņēmumā Latvijas Valsts meži. Jums ir jāgriežas vai nu par samaksu, līdz 30 kubikmetriem, tur ir savi noteikumi, ko jums izskaidros, vai arī par velti, sakopjot pēc ciršanas atliekas, tātad pēc ciršanas, ko ir veikusi mežstrādi uzņēmums Latvijas Valsts meži. Tātad tiem, kam ir nepieciešama malka, tad aicinām griezties šajā uzņēmumā, un tur jums arī sīkāka informācija sniegs. Es pateicos iedzīvotājiem par interesi izrādīto, par to, ka jūs zvanat, par to, ka jūs lasat mūsu pašvaldības laikrakstu un skatāties mājaslapu, un lai jums šī nedēļa ir veiksmīga, un lai mēs tiešām beidzot sagaidām īstu pavasari. Visu labu!